Nu, čau! Te Karīna. Paldies, ka tu esi pieslēgusies arī šīs nedēļas epizodei. Un šoreiz šī jau ir 20. epizode podkastam Vairāk naudas kopā ar Karīnu Kulbergu. Es gribu pateikt lielu paldies tām klausītājiem, kuras klausās jau no pirmās epizodes. Tām, kuras šo ir ieslēgušas kā pirmo epizodi, es iesaku noklausīties arī iepriekšējās, jo tās ir bijušas tiešām sirsnīgas, godīgas, foršas, atklātas sarunas par naudu. Un noteikti jāpasaka paldies arī atbalstītājiem Signetbank par to, ka palīdz šīm epizodēm tapt. 20. epizode prasās pēc tādas enerģijas, pēc svinībām, un es varu pateikt, ka šodien mana viese, manuprāt, ir tāds tā kā sievišķās enerģijas, pilnīgi tāds iemiesojums. Ja es domāju par uzņēmēju Danu Belu, Dana čau, Sveiki, Karīna. kur izveidojusi Wild Spirit, kurā, tu esi atbildīga par dažādām, jau jomām. Tā ir gan veļa, gan pelkustīma, gan apģērba, gan rotas. Un man nav nekāds pārsteigums, sekojot tev līdzi, ka tu esi uzņēmēji, jo man šķiet tā tava dabīgā enerģija un tā vēlme darboties, burtiski tev ir caur katru šūniņu nāk laukā. Un mazliet par to arī šodien parunāsim, un īstenībā tas varbūt arī ir jautājums, kuru es gribētu sākt, jo tad, kad es lasīju vienā no taviem postiem, tu baigi smuki biji pateikusi, ka tu teici tā, mans perfektais agregāts stāvoklis ir kustība, bizness, naudas pelnīšana, ideju ģenerēšana, mērķi un to sasniegšana. Un bieži, kad es runāju ar sievietēm par naudu, tā sajūta par to ambīciju vai par tādu vēlmi tā aktīvi pelnīt, viņa ir mazliet tāda pieklusināta. Tur kaut kā nāk līdzi reizēm tāda kauna sajūta, kautrīguma sajūta. Un tad man gribās uzreiz sākt ar to jautājumu tev, vai tu zināji vienmēr, vai tas ir tas, kā tu saki, tavs agregāts stāvoklis, tas ir tā izpaudies vienmēr, vai tev asinīs ir tā uzņēmēja, tā pelnīšana, vai tas ir kaut kas, ko tu esi apguvusi dzīves laikā vai atradusi dzīves laikā priekš sevis? Man gribētos domāt, ka laikam tas man ir asinīs. Jo es atceros vienu tādu momentu, kad es sajūtu to naudas garšu, ka tu viņu pelni, ka tu dari darbu un tu saņem. Pastāsti. Tas bija skolā, tas bija laikam kaut kur... Nezinu, kaut kāda 3. 4. klase Miķļdienas tirdziņš. Jā. Jā, un, protams, tas viss aizsākās ar bulciņām. Es vienmēr katru gadu gaidīju to tirdziņu. Un bija tā, ka vienu gadu man bija bulciņas, un es sapratu, jo smukāk es viņas noformēju, jo ātrāk man viņas izķer. Un tad vienu gadu man radās ideja, ka es uztaisīšu loteriju. Jo es redzēju pati, ka ar kādu azartu es to visu darīju, parasti, kad mums, teiksim, ir 15. augusta svinības Aglonā. Un tad es uztaisīju loteriju, un tas kaivs, ka tu redzi, ka tavs mazais stendiņš, kur ir visi sādi nieciņi. Es domāju, nevienam viņi nebija vajadzīgi, bet tas, ka tā pārdošana bija tik interesanta, bija tā, ka man bija visi skolotāji apkārt, man pirmajā starpbrīdī vairs nebija ko tirgot, man vairs nekā nebija, visas loterijas biļetes bija izpirktas, visas dāvanas bija izdalītas. Un tad es sapratu, ka īstenībā cik forši ir tā kā dot tiem cilvēkiem tās emocijas, sajūtas, un viņi ar lielāko prieku tev maksā. Vai tu arī atceries, kam tu iztērēji pirmo savu nopelnīto naudiņu? Es tā domāju, man liekas, es vienmēr esmu bijis tā kā krājēja, es kaut kam krāju. Vai nu tas bija Tamagotchi, varbūt tas bija kaut kāds mūzikas atskaņotājs, kur var kasetī ielikt uz austiņām klausīties. Jā. Kaut kāda tehniska lieta visdrīzākais. Jā. Superīgi, tad izklausās, ka tiešām kaut kas tev jau tajā Miķļdienas tirdziņā tur parādījās tas, ko tu tagad tik brīnišķīgi realizē arī savā biznesā, un tu mazliet jau pieminēji, man gribās tomēr pieskārties tam stāstam arī par tavu bērnību vai par tavu jaunību, jo tu pat esi rakstījusi, ka savā postā, ka tu biji kautrīgs introverts. Un man uz tevi skatoties, tev sekojot līdzi, man šķiet gandrīz nereāli, ka tu esi bijis šis kautrīgais introverts, kur man liekas, ka tu pat teici, ka tu tā kā gribēji draudzēties, bet nezini kā. Un mēs par to esam runājuši arī ar dāmām iepriekšējās epizodēs, ka pat tad, ja tu esi introverts, patiesībā to spēju komunicēt ar cilvēkiem vai dot pasaulē tās savas idejas, to var iemācīties. Kā ir ar tevi? Tas ir kaut kas ir iemācīts, vai tomēr tev liekas, ka tu esi joprojām tas kautrīgais introverts kaut kur dziļi iekšā? Man liekas, es vēl joprojām esmu drusku introverts, bet es pat nezinu.
Es pat nezinu, kā to izskaidrot. Man bija tāds klikšķis, kad es biju tā, teiksim, man tas introvertās īpašības izpaudās vairāk tā, ka man likās, ka man ir jābūt kaut kādai, ka man kaut kā ir jāiedarās un kaut kā jāperformē, varbūt jāizskatās, un un man bija bailes izteikties nepareizi, pateikt kaut ko nepareizi, un tas bija tas, kas mani bremzēja un radīja man to sajūtu, ka esmu introverts. Bet īstenībā jau vairāk, jau tagad es iepazinos ar savu vīru, tas bija kaut 30 gadiem, īstenībā. Līdz tiem 30 gadiem es vēl joprojām mocījos. Es sapratu, ka forši ir būt tādai, kāda tu esi, un tas ir tas interesantākais, un tajā mirklī, kad tu ļauj tā kā vaļu sev būt, un tā kā necensties kaut kur iederēties, tev automātiski gribās vairāk komunicēt ar cilvēkiem, jo tev vairs nav ko turēt ciet, tev vairs nav jākaunās, nav jādomā, ko par tevi padomās. Tā kā tu atmet tās bailes un automātiski tu kaut kā no tā introverta kļūsti par ekstravertu. Tu esi arī stāstījis par to, ka kaut kādā mērā tavs bizness un tā biznesa ideja, tu kaut ko darīji līdz bērniņa piedzimšanai, bet kaut kādā mērā es arī sekojot tev lasīju un saprotu to, ka tomēr varbūt tāds lielāks pušs iet uz to biznesīgumu, tajā, ko tu dari, daļai bija arī tev šķiršanās. Pēc kuras, un tad man jālabo, vai es pareizi saprotu, un kas ir ļoti interesanti, jo, man liekas, ka diezgan daudzas sievietes arī domājot par naudu un saviem biznesiem, nereti viņus uzliek tādā tā kā, hobija formātā, ja kaut ko darīt, bet tad ir diezgan bail, un mēs par to esam arī runājuši ar vairākām no manām viesēm, kā paprasīt par to naudu, kā paprasīt par to adekvātu naudu, vai vispār es varu atļauties prasīt par to naudu. Vai tu vari mazliet pastāstīt par šo savu ceļojumu, tajā uzņēmēja darbībā, cik tas tev ir bijis viegli, un vai tas ir nācis tāpat kā Miķeļdienas tirdziņš caur to azartu, jo, tajā, ko tu stāstīji, man liekas, kad ir ļoti liela daļa arī tajā, ko tu šobrīd dari, ar tādu foršu deksmi, stāstīt par sevi, par savām vērtībām, un tas biznes tur aiziet līdzi, bet vai tu vari pastāstīt mazliet to kontekstu, tā kā biznes, hobijs, nauda, kā tas viss notika? Man, teiksim tā, Wild Spirit aizsākās jau diezgan sen, bet tobrīd es biju iepriekšējās attiecībās, kur es biju pilnībā nodrošināta, un tas bija mans hobijs, es tur vienkārši kaut ko hobijojos, un man nebija nepieciešams pelnīt naudu, un tas man nedeva to tādu ekstra pušu, tādu drusku vairāk pacensties, drusku vairāk atrast kaut kādas izdevības un iespējas, un tajā mirklī, kad es izšķīros no savu vīra, man darba pieredze bija pilnīgi nekāda. Es no darba tirgus biju ārā ļoti, ļoti daudzus gadus. Un tad es vienkārši, es atceros, bija tās ļoti tāds zems moments, es izgāju ārā uz terases un vienkārši domāju, ko man darīt? Tā kā naudas nav. Un tad es domāju, vai es veru vaļā SS.LV un vienkārši atrodu sev īstu darbu, eju uz īstu darbu, vai es šo lietu, par kuru man tik ļoti deg tā sirds, es viņu sāku beidzot uztvert nopietni un ieguldu visu savu enerģiju, visus savus resursus, lai uztaisītu to par biznesu, lai tas vairs nav hobijs. Un tas viens klikšķis, viņš kaut ko pamainīja manī. Es uzreiz sāku skatīties, es vairs nedarīju kaut kādas liekas lietas, kaut ko tur nevilku laiku, nevilku gumiju. Es vienkārši ķēros, vienkārši vērsim pie ragiem. Tā, man vajag šito, man vajag to. Es sagrupējos uzreiz. Un tas kaut kādā veidā man soli pa solim palīdzēja to visu pārvērst par biznesu. Un kā arī, jo, es ieteiktu vienkārši, es sāku pati sevi nopietni uztvert. Tas ir tik ļoti interesanti, jo bieži vien tie, it kā liekas, tie krīzes brīži vai tie kaut kāda, tā kā tu saki, tas klikšķis, tas pagrieziena brīdis, tu izējas tās terases un tad tu saproti, tagad ir tas reality, tagad tev ir jāizvēlās, ko tu darīsi. Viņi nāk tieši tajos iespējams zemākajos brīžos, ka tev ir jāsaņemās un ka tev ir jāizdara tās lielās izvēles, bet tomēr man gribās pajautāt, bet kas tajā brīdī notiek tajā galvā, kā tu spēji sevi pārliecināt un nenobīties? Jo es domāju, daudziem ir tās izvēles, bet ir arī tās bailes. Kā es tā iešu, kā es tagad pārdošu, un tur ir mans vārds un tā atbildība, un tas viss ir uz mani. Kas tev iedeva to, to spēku, to apņēmību? Man vienmēr gribējies ir savu apģērbu zīmolu, tas tāds ir mans sapnis, un man tieši
ir kaifs tajā, ka es to visu reklamēju un daru, un man tas tā kā iekšā asinīs. Jā, un tāpēc arī man nemaz nebija tādas šaubas, ka es varētu kaut ko citu darīt, un es jau tad īstenībā sāku saprast, cik foršs rīks ir sociālie tīkli, un kā varbūt, teiksim, es nezinu, man nav jāliek kaut kādas reklāmas žurnālos, vai, kaut tā klasiskā reklāma jālieto, ka es varu pati to sasniegt un pati to izdarīt. Jā. Un Dana, kā tajā visā stāstā ienāk nauda? Nu, kā tajā brīdī, jo viens ir tas, ka tu esi, kā tu teici, varbūt attiecībās, kurās tu vari par to naudu vispār nedomāt, un tagad tu nāc situācijā, kurā tas ir nevien tu tā kā, manuprāt, vienmēr, kad domā par to naudu, tāda regulāra alga vai regulārs ienākums, tad to visu saplānot ir diezgan viegli. Tu zini, tur pienāk tas 5. vai kuram, kurš datums, tev iekrīt tā summa kontā, un tu ar to rēķinies. Un uzņēmē darbība, tas ir tāds, tas ir vesels, tā ir izrāde, tas ir, cirks, tur ir viss kopa orķestris vai kā, lai to sauktu. Kā tas iedarēs, jo tu pašā sākumā pati jau mazliet teici, ka vispār tu esi tas krājējs tips un šķietami tāda, apzināta ar naudu. Kādas veidojās tās tavas attiecības ar naudu, šo uzņēmumu veidojot? Pašā sākumā? Jā. Es pašā sākumā sapratu, ka būs nedaudz jāsažmiedz tā josta, jāsavelk stingrāk, un man bija tā, ka es kaut kurā mirklī, teiksim, ja tu saki to, ka tev ir alga un tu ar viņu rēķinies, un tā ir tā drošība un brīvība, tad es sajūtu to, ka cik es ieguldu savu darbu un centību, tas tiek atalgots pēc tam ar līdzekļiem. Un es kaut kā sapratu to miedarbību. Un tas ir tas, kas man iedeva tādu kā brīvības, tādu sajūtu, jo tu zini, ja es neko nedarīšu, nauda nebūs. Ja es kaut ko darīšu, nauda vienmēr būs. Un es vienkārši sapratu to miedarbību. Ja es strādāju, ja es daru, es reklamēju savu produktu nepārtraukti visu laiku. Es viņu pārdodu, es rādu cilvēkiem, man tie līdzekļi vienkārši nāk. Jā. Un kas ir veids, kā tu domā pati par savu personisko budžetu? Jo, tomēr, es noteikti tev pilnīgi piekrītu, un tavā gadījumā, jo pavisam tu esi tiešām šī te, zīmola seja, tu ļoti daudz dari, tev nāk šis te biznesa, no otras puses es pieņemu, ka to tomēr nevar tā tik viegli noprognozēt, kad nezinu, ja septembrī bija tā, tad oktobrī būs līdzīgi. Kas ir tie tavi, un tev nav jāsauc kaut kādas summas vai kaut kāda precīza skaitļa, bet veids, kā tu domā par to, ka tu esi droša par naudu, ka tev viņa tā kā ir, kā tu viņu ikdienā plāno? Tagad man ir īstenībā nedaudz sarežģītāk, jo mums ar vīru jau tā kā veidojas kopīgs budžets. Kaut kas uz to pusi, mēs vēl projām taustu, mēs mēģinām saprast, kas tas tāds ir. Kā es viņu plānoju? Man ir tāds viens knifiņš, ko es tā kā pati es naudai neļauju ir tā, ka, teiksim, ka tu skaties kontā, tev ir noteikta summa X. Jā. Un es neļauju tai summai nokrist līdz kaut līdz savām psiholoģiskajiem kaut kādiem skaitļiem. Un es viņu ik pa laikam paaugstinu. un tā kā viss man ir mans komforts, ja nokrīt zemāk, es nejūtos labi. Es tā kā mēģinu kaut ko tā. Man vajag vēl. Un tas mani kaut kādā veidā disciplinē. Jo es atceros, kad es sāku Wildspirit, tās summas bija ļoti niecīgas. Tie bija 50 eiro, tie bija 100 eiro. Kad jau bija 200 eiro, man jau likās, yes, esmu tāds uzvarētājs. Un vienkārši laika gaitā es to summu paaugstinu un viss. Un tad es arī savus izdevumus pielāgoju attiecīgi tai summai. Ļoti labi. Tās klausītājas, kas ir klausījušās iepriekšējās epizodes, brīnišķīgi atpazīs, ka Danas metode vai knifiņš, kā tu viņu sauc, ir ļoti, ļoti līdzīgs tam, kāds bija Dārtai Danevičai, un ir joprojām aktrisē Dārtai Danevičai, kur arī viņa teica tieši to pašu ideju, ka viņai ir arī savs tas psiholoģiskais skaitlis, viņas tajā krājkasītē, ko viņa noteikti zina, kas viņai ir nepieciešams sajūtē par savu finanšu drošību, par savu finanšu brīvību, un tieši tāpat kā tev tajā brīdī, ja viņš pakrīt zem tā cipara, tad viņa ātri zina, ka viņai tomēr ir jābūt tam uzkrājumam, viss jānovirz tur, lai tā kā pārliecinātos, ka viņa jūtas labi, ka viņai ir par to komforts. Labi. Tad... Vēl ir otrs. Lūdzu! Vēl ir otrs. Īstenībā otrs ir drošības pilvens. Es teicu, sapratu, viņam tas ir tas viņa īstais nosaukums. Jā. Bet es jau viņu arī sāku veidot laicīgi. Man ir kaut kāda summa X, kas mani nodrošinās veselu gadu un visu, un man viņa ir nepieciešama. Es viņu neaiztieku, viņa pilnīgi nekam netiek lietota.
Ļoti forši. Nu, drošības pilvens ir arī viens, man liekas, no tādiem zelta likumiem tajā savā finanšu drošībā, un man liekas, ka pilnīgi katra no dāmām ar savu nosaukumu, ar savu veidu, kā viņi to sauc, vai par drošības pilvenu, vai par brīvības krājkasītu, vai kā, nu, kuram kāds fondiņš viņš saucās, bet tas ir tiešām laikam tāds zelta likums jebkuram. Man ir baigais prieks dzirdēt, kad arī tev kā uzņēmējai, kurai es esmu pārliecināta, visu laiku droši vien galvā skrien vēl cauri kaut kādas idejas, bet varētu vēl šo, varētu vēl to, un tam varētu resursus noveltīt, un tam varētu noveltīt, ka tomēr tas princips par to drošības spilvenu, ka tas ir kaut kas tāds, kas tev arī saglabājās. Viņš ir svēts. Kā tu visā šajā te, arī tā skaitā sociālajā vidē esot un visu laiku jūtot kaut kādu spiedienu, kaut ko pirkt, kaut ko tērēt, kā tu tiec galā ar kaut kādiem impulsa pirkumiem? Kā tu nepārtērējies? Jā, tā. Man vienkārši laikam ir tāds niķis iepirkties online. Un, ja es iepērkos online, tad ir otrs niķis, es salieku groziņu un eju projām. Ok. Un tad es daru tā, ka es pēc kāda laika atgriežos un domāju, vai man to vajag, vai man tas patīk. Es pat reizēm uztaisu screenshotu. Un, jo es esmu saskārusi ar to, ka es kaut ko nopērku, un, ja, teiksim, piegādes laiks ir kaut kāds ilgāks, man tas atnāk, un man tā, man tiešām vajadzēja. Tā, un man nav tāda sajūsma, un tad es sapratu, ka tas ir veids, kā es saprotu, vai man tas ir nepieciešams. Bet, ja, piemēram, es eju klātienē iepirkties, es zinu, ka man arī kaut kas ir jāpapildina apģērbu, es dodos ar vīru. Aha, viņš ir tas uz viena pleca pēc pērca, un viņš ir tas, kas saka, padomā. Jā, viņš saka, ka tev taču ir jau 3 vēl tādi džemperīši, un man īstenībā ļoti tas palīdz, un es tā padomāju, bet pagaid tiešām, vai man tiešām to vajag. Vienīgie impulsa pirkumi, kas man ir bijuši, kas man tiešām tāds ir izteikti impulsa pirkums, ja es uz to vietu aizdodos bez daumanta, tas ir mežģīņu bāze. Ko tas nozīmē? Bāze, kur izdēja materiāli apakšveļē. Jā, ok. Tur ir tā, ka viņi vienmēr tie bāzes vadītāji, viņi zina, ka vajag dabūt mani vienu pašu studiju, nevis daumantu, jo tad es vienkārši esmu tik sapēkus, man vajag šito, man vajag to, viņi man tik rāda, man tur, jā. Tur es nejūtu, man ir ļoti, ļoti, ļoti grūti, bet tāpēc es vienmēr arī dodos ar daumantu, un tad man ir visas mežģīnas izliktas, tad vienu no katra toņa, tad vai tiešām mums šo vajag, un cik daudz mums tas, un beigās es nopērku tikai 2 veidus ar mežģīnēm. Jā. Mežģīņu bāzes uzmanaties, kur jums ir ideja, kā var pārdot vairāk. Tu pieminēji savu vīru, un vispār tā ir ļoti interesanta tēma, jo skaidrs, ka mēs esam paši ar kaut kādiem saviem naudas paradumiem, kas mums katram nāk, bieži vien no bērnības, no kaut kādām bērnības ģimenēm, no vecākiem, un tad mēs ejam ar kādu kopā, un tur ir kaut kāds pilnīgi cits naudas stāsts, un bieži vien arī, tā statistika arī saka, ka būtībā, tie pāros, tie visvairāk tie strīdi ir tieši vai netieši, bet tomēr par naudu. Un tas naudas jautājums ir tāds, kas ir pietiekami smagnējs, un reizēm tā kā liekas visi forši, un tu negribi bojāt kaut kādu to dienu vai to mirkli ar sarunu par naudu. Kāda ir tava pieredze, vai vispār par naudu attiecībās vajag runāt, vai tev tas ir bijis viegli, vai tas ir grūts jautājums, un varbūt tev tur arī kādi mazie triki, ko tu vari padalīties? Par naudu attiecībās noteikti vajag runāt, jo tā ir tāda ļoti svarīga tēma. Mēs īstenībā, man liekas, līdz tam laikam, kad mēs ar vīru sākām strādāt kopā, mums bija katram sava tā kā nauda. Mēs vispār viņa nepārklājās, un man ir ļoti grūti ielaist kādu savā naudas makā. Tāpēc, ka man viņas nav bijis, un man tagad ir, un tā ir tāda svēta forša lieta. Un šobrīd, kad mēs kopā strādājam, mēs pilnīgi identiski saņemam. Un viss, kas nāk no mūsu uzņēmuma valdes pirkt, un arī visas, reklāmu sadarbības, satura veidotāji, tas arī viss ir uz pusēm. Un tad mums īstenībā ir ļoti, ļoti viegli, jo mums ir vienādas summas. Es reizēm ar viņu pacīnos par to, ka viņš grib par visu maksāt. Un man liekas, es taču zinu, cik tu pelni, tā kā mēs taču vienādi pelnam. Jo, piemēram, mēs bijām ceļojumā Sicīlijā, un es sapratu, ka viņš man ieskaita algu, un sev ieskaita algu, un tad viņš Sicīlijā maksā par pilnīgi visu. Un es tā skatos, un man tā summa tik nekrīt, un man un tu zini, ka viņam jau ir nokritusi, jā? Un es saku, klausies,
manuprāt, kaut kā baigi neforši. Vai es labprāt gribētu, tu varbūt varētu vienkārši paņemt no manis. Jā. Bet cik viegli bija jums sākumā novienoties par to 50-50? Jo es domāju, ka ir forši tas, ko tu saki, ka jums ir princips, un tas princips strādā, un kas ir arī ļoti superīgi, ka tu saki, kur ja tu redzi, ka tev liekas pašai, ka kaut kāda tur ir tā kā, negluži netaisnība, bet nav proporcionāli, ka tu vari par to runāt. Bet cik viegli bija sākumā novienoties vispār par to, kāds būs tā ideja, tas princips? Man īstenībā laikam bija ļoti viegli, jo es... Tas īstenībā viss aizsākās ar to konceptu, ka es palūdzu, piedāvāju, ielūdzu savu vīru uzņēmumā savējā. Un, kad es viņam piedāvāju, klausies, strādājam kopā. Un man jau sen bija tā ideja, un es jau nedaudz viņam biju ieminējusies, bet es nezināju, kā to noformulēt, jo man likās dīvaini. Ja mēs strādāsim kopā, es būšu viņa priekšnieks, man būs jānovērtē viņa darbs un jāmaksā viņam alga. Un tas ir ļoti dīvaini. Tā ir dīvaina sajūta. Tāpēc es atceros, ka es braucu uz Jelgavu. Tur tāds foršs, garš ceļš, un tu vienkārši tev tur nav jādomā. Tev, par ceļu, par satiksmi, tu vienkārši meditē. Un man tā, ideja, ja mēs ejam 50-50, un es uzreiz pa mēmējiem stājos malā, zvanu Damtam, klausies, es izdomāju, mēs ar tevi būsim 2 īpašnieki, tā kā mums būs viss 50-50, nāc ar mani strādāt. Un viņš tāds, ok, un uzrakstīja atlūgumu. Un tas bija daudz vieglāk, ka tā finansiālā puse, ka viņi ir uz pusēm un viss. Un ka es neesmu tā, kas īstenībā vada par to budžetu. Man patīk, ka viņš to dara, viņš zina, kas kur ir, un viņš man ieskaita algu, viņš sev ieskaita algu un viss šīs lietas, ka es esmu tā kā kontroli viņam atdevusi. Kā tu domā, kāpēc tas strādā jums tik labi? Kas ir tas, ja kāds šobrīd domā, jā, man arī darētu kāds partneris un palūgt to sadarbību un iemācīties sadarboties, kas ir tā atslēga tajā, jo tev, tiešām, kā tu saki, man liekas, tā pirmā reakcija ir tāda bailīga, jo liekas, jūs esat tā kā dzīvē kopā kā pāris, kā būs vēl biznesā, un kaut kādas droši vien tur ir atslēga tajā, kāpēc tas strādā, kā tas strādā. Viņam ir līdzīgi naudas tērēšanas paradumi kā man. Viņam, man liekas, pat ir identiski. Mēs ar viņu esam tādi, kas nešķiežās ar naudu. Bet... Izņemot tajā smežģīnēs. Jā, izņemot smežģīnēs, bet mēs nešķiežamies ar naudu, teiksim, mums nav impulsīvi pirkumi, bet mēs mākam to naudu baudīt, teiksim tā. Restorāni, ceļojumi, kaut kas ir pieredze, kaut kas tāds, kas mūs piepilda, tur mēs netaupam. Un viņš tieši tāpat kā es, viņš nekad nesapirks 101 loriņu, viņš labāk kaut kādu vienu foršu lietu, un tas būs tāds piedzīvojums. Un tas ir tieši tas, kas arī man patīk. Un tāpēc es viņam pilnībā uzticos, un tas arī dod to vieglumu. Un man pat liekas, ka viņš ir atbildīgāks attiecībā uz naudu vēl par manīm. Tā izklausās, ja tu viņu ņem līdzi uz veikalu, kā tādu vēl vienu pārbaudas rīku, tad es tā saprotu, ka tas nostrādā. Cik skaisti, forši. Man vēl tev gribās mazliet pajautāt par kā tu vispār raksturotu savas attiecības ar naudu šobrīd, jo tu tā interesanti pirms mirkļa teici, ka tev bija grūti ielaist tajā savā naudas pasaulē, jo tev naudas iepriekš tā kā nebija, un tagad tu redzi, iespējams, ka tev viņa tagad ir. Kā tu pati raksturo tās savas attiecības ar naudu? Manas attiecības ar naudu īstenībā ir ļoti vieglas, man liekas, jo man ir nepieciešams sajust to sajūtu attiecībā ar naudas pelnīšanu, ka es viņu kontrolēju, nevis viņa mani kontrolē, ka man ir mana alga uzņēmumā, man iekrīt summa X, un tad man dod tādu foršu sajūtu, tas, ka ir tā satura veidošana, ka tā ir tā brīvā nauda, kuru tur plīvo, un tad tu drusku tur notrigerē ar kaut kādiem pāris postiem un storijiem, un tu zini, ka tev ieripos kaut kādi vairāki darbiņi. Un un tas ir, man ir tādas foršas attiecības. Man galvenais, lai viņa tā naudas plūsma ir nekontrolēta. Lai nav tā, ka noteikta summa, ka es vienmēr, jebkurā mirklī, ja man ir nepieciešams, es visu kaut kur zinu, kur var kā viņu dabūt. Kā tu nonāci līdz tām, vai tev tādas vienmēr viņas bija, vai tas tomēr pamainījās tieši tad, kad tu izveidoji savu uzņēmumu? Tas pamainījās, kad es izveidoju savu uzņēmumu, jo līdz tam laikam es pat nevarēju
Es nevarēju saprast, kas tā nauda tāda ir. Man tiešām likās, ka kāds cilvēks ir atbildīgs par tevi, kurš tev ieskaita to naudu. Un tā domāšana bija tāda diezgan limitējoša, un viņa neradoša, un tā kā viņa tevi arī ierobežo. Un, jā, tad, kad es nodibināju savu uzņēmumu, tagad es sapratu sociālo tīklu spēku, es tad arī sapratu, kā lietas virzās. Un, jā, un tā ir īstenībā arī tā saruna, kas mums bija ar vīru. Pirms viņš sāka ar mani strādāt, viņš tā kā nevarēja saprast manu to domāšanu. Viņam bezmazliet likās, ka man liekas, ka nauda aug kokos. Jo viņš zināja, viņam iekrīt summa X, un tad viņš viņu sadalīja pa tādām kaut kādiem kontiem. Viņam vairāk konti bija. Viņam tur ir restorānu un labsajūtas konts, randiņi un viss kaut kas tāds. Tad viņam ir komunālie maksājumi. Jā, komunālie pamati. Viņam tik viss bija. Un es biju tāds hipijs kaut kāds. Un es viņam centos to pastāstīt. Nu, tā kā, kas ir tas, ko es domāju par naudu? Un viņš nevarēja saprast, tā kā vispār nevarēja saprast. Un tagad, kad viņš ar mani strādā, viņš ir sapratis. Bet vai ir tā, ka tu esi paņēmusi kaut kādus viņa paradumus arī par tiem, jo es ļoti labi dzirdu tās kabatiņas, ko viņš taisa, tas ir tāds ļoti arī tipisks princips cilvēkiem, nu kuriem, un tie, kas diezgan labi zina savu ienākumu, tas ir ļoti foršs mehānisms, jo tu tiešām, tu zini, cik tev būs tā alga, un tad tu smuki viņu sadali, un tu jūties ļoti labi, ka tu esi parūpējies par sevi. Bet vai tas strādā arī uz otru pusi, kad, nu tā kā ne tikai viņš ieguva kaut kādu tavu skatu par to, kā tu vari radīt un būt tā kā atbildīgs un kontrolēt to naudu, bet vai arī tu esi no viņa kaut ko paņēmusi no viņa naudas prasmēm? Jā, mēs esam ar viņu izveidojuši tādu viens kopīgais budžets, kur ir arī visas mūsu izmaksas, kur ir pārtika, kur ir viss, kur mēs katru mēnesi ieskaitam summu, un tad ir tas, ar ko tur viņš operē. Un varbūt nedaudz, tikai nedaudz. Tikai vienu. Galvenokārt viņš no tevis ir ieguvis. Man īstenībā ļoti svarīgi, ka viņš to dara, jo es to negribētu darīt. Es labprāt vienkārši ieskaitu visur, kur man ir jāieskaita visās tajās kabatiņās, un viņš visu izdarīs. Jūs esat sadalījuši pēc tā kā vēlmēm un kompetencēm, jā, to sadaļu. Tas ir ļoti forši. Es gribu tev vēl pavaicāt vienu lietu, ko es izlasīju vienā tavā postā, un man viņa kaut kā baigi dziļi aizķērās. Un tā bija tā doma, kur tu stāstīji par to, ka tajā brīdī, kad tu sāki veidot savu uzņēmumu, un kā arī šobrīd jau pēc šīs sarunas var secināt, ka īstenībā mainījās ļoti šķiet daudzas jomas tavā dzīvē. Sakārtojās, tev mainījās domāšana uz to, kā tu to gribi darīt. Un tas, par ko tu rakstīji, bija tas, ka tas tavā gadījumā nozīmēja arī, kad nācās atvadīties vai iepauzēt ar kaut kādām līdzšinējām draudzībām vai līdzšinējām kaut kādām citām attiecībām, kuras tu saprati, ka neatbalsta šo tavu jauno domāšanu vai jauno veidu, kā tu domā par dzīvi. Un bieži vien to es īstenībā redzu arī runājot par naudu ar dāmām, kad viņām pamainot to veidu, kā viņas domā par dzīvi, piemēram, nevis tikai ejam, tērējam, dzīvojam vienai dienai, bet sākam mazliet apzinātāk piedomāt, sākam domāt par tām drošības spilvēm, sākam domāt par kaut kādiem uzkrājumiem, ka tas nereti nozīmē, ka tiešām kaut kāda daļa no kompānijas, kurā tu esi varbūt bijusi, arī atkrīt. Vai tu vari mazliet pastāstīt par šo savu pieredzi un kā tur cik viegli tev bija tik galā ar to sajūtu, ka iespējams kādi cilvēki, kas pirms tam bija tajā tavā burbulītī, ka tu saprati, nē, tas vairs līdz galam strādā? Laikam es to arī sajūtu tajā mirklī, kad tu sāc veidot biznesu, visi joprojām viņu uzskata par hobiju, visi ir kārtībā, visi ar tevi draudzēs. Bet tad, kad tu sāc uzņemt kaut kādus apgriezienus, tu sāc uzdrīkstēties, tu paliec skaļāka, un tad es īstenībā sajūtu tādu pretestību no dažiem cilvēkiem, un arī sapratu, ka viņiem nepatīk, ka es mainos. Jā, un es arī sapratu īsti, tīri tehniski man arī nav jāpieķerās viņiem, jo tad, kad es mainos, es sāku pievilkt citus cilvēkus, un tās visas manas pārmaiņas man apkārt tagad ir izveidojuši tādu loku, kur manas draudzenes, viņas arī ir uzņēmējas, un man ir interesanti ar viņām runāt, mēs satiekamies, mēs runājam par to, kādas kurai problēmas, un tās sarunas ir savādākas. Jo es saprotu, ka es vairs, es negribu runāt vairs par laikapstākļiem. Vai klačoties. Jā, vai klačoties, vai kā par kaut kādiem pagātnes piedzīvojumiem. Un es to laikam ļoti tā viegli uztvēru. Es tā konstatēju faktu, ka labi, mums viss, tā kā mums vairs neiet kopā, un es kaut kā trigerēju tevi. Jā. Tad varbūt... Bet tā pārēja
izstāst man, jo tas ir ļoti interesants. Es domāju, ka tas tiešām saskana ar to, ko tu pat teici, tas klikšķis, ka tev ir, nu, tā kā tu vairs, man pat kaut kur pierakstīts, kā tu baigi forši tajā postā pateici, nu, ka tas nav vairs hobijs, tagad tev ir jāsāk reāli pelnīt nauda, tas sanāk kopā ar to brīdi tā kā būt skaļākai, būt redzamākai, bet tavā gadījumā tas laikam liekas, tas sanāk tiešām dabiski, tā kā tu pati teici, tev tā nav kaut kāda sadaļa, ko tu dari ar sakostiem zobiem, jo tas ir vajadzīgs biznesam, vai ne? Ne, man vienkārši man to patīk darīt, un man patīk būt skaļai un redzamai, un tad tas nav tā, ka es kaut kā baigi sevi spiedu. Tas bija tāda vienkārši dabiska evolūcija. Jā. Kā tu pati skaties uz saviem tādiem, vai tie mērķi un tas veids, kā tu domā par izaugsmi un naudu, ir kaut kas līdzīgs, kā tu to domā par sevi pašu, kā es, Dana, un arī mans bizness Wild Spirit, vai tie ir atšķirīgi? Jo tas vienmēr man ir interesanti, ka jūs uzņēmēji, jums ir tā kā no vienas puses tās tā kā ir dažādi maciņi, dažādas kabatas, bet gala beigās, nu, tās ir abas tavas, jau. Un tu noteikti, man patika Kristīna Lizandere no For Lovers and Trees, viņa teica, ka viņa arī tās daudzās atklāsmes par biznesu nāca kopā ar atklāsmēm arī par sevi, nu, ka veids, kā viņa pati nevienmēr tik labi rīkojās ar naudu, to viņa pārnes arī reizēm varbūt uz biznesu un otrādi. Kā ir ar tevi? Tu viņas kaut kā nodali tās lietas vai viņas ir ļoti līdzīgas? Es vairāk tā kā nodalu, jo agrāk man bija ļoti, ļoti tuvas attiecības ar savu biznesu, es bezmazliet tā kā uzskatīju, ka tā esmu es. Jā. Un es sapratu, ka tas traucē attīstībai, tu nevari kritiku normāli uztvert. Jā. Ja kāds izsaka kaut kādu kritiku par tavu produktu, un tad tā liekas, viņš par mani pateica. Jā, bet īstenībā tas ir par produktu, tur ir iespēja augt viss. Mēs izlasam atsauksmi, izlabojam mūsu kļūdu, pilnveidojam produktu un tā kā ejam tālāk uz priekšu, ka tas ir forši tāds. Kā tu dabūji to pāreju no tā, ka tas ir tas tavs bērniņš, tavs atsaraugs un ka katrs komentārs tev liekas, kad ir par tevi uz to, ka tu spēji tā, kā tu tā kā, nu, tā kā saka, tā kā mazliet atkāpties un pastīties uz to, kā uz biznesu? Laikam tas nāca tā atsauksme, kad es jau pietuvojos tai izdegšanas robežai, ka tu esi tik ļoti savā biznesā, tu tur esi visās, nu, tu esi visur izsmērējusies pa visām sienām, un tu vairs nevari, tev jau ir pa daudz, un tad tajā mirklī, ka tev nedaudz sākas riebums, un tad tu saproti, ka tu esi jau pārstrādājies, un tajā momentā es kaut kā sapratu, ka man drusku vajag savu identitāti nodalīt no tā biznesa, ka tā kā es neesmu mans bizness. Un tad arī pašai paliek vieglāk elpot, kad es arī atnāku uz mājām, mēs ar Daumantu atnākam, mēs nerunājam par biznesu, mēs tā kā esam vīrs un sieva, un mēs esam kopā, un mēs nerisinām tur, lai deg rīt no rīta. un tiešām es beidzot esmu iegūst tādu sajūtu, ka tiešām, ja kaut kāds ir ugunsgrēks, es rīt no rīta pieslēgšos un atslēgties, bet laikam to savā biznesā to var sajust tikai tad, kad tu jau pie pašas maliņas esi, kad jau tu jau esi izdedzis, kad tev jau viss. Cik ļoti forši, ka tu tā tik atklāti stāsti par to. Es domāju, ka ļoti daudzas uzņēmējas ir tajā brīdī, kur viņas nespēja tikai pateikt, šitien es apstājos, šitien es izslēdzu kompi vai vairs nerakstu vai vairs nepiedalos. Un man liekas tieši arī tādā sociālo mēdīju laikmetā, kurā es arī tu, liekas, ka visu laiku tev ir jābūt tā kā online no rīta līdz vakaram, tev ir jābūt tā kā ar to ieslēgto zaļo, to bumbiņu, to zaļo lampiņu, un tu nedrīkst izslēgties, un tas ir tik forši. Paldies, ka tu padalījies ar to savu stāstu par to, ka tiešām varbūt reizēm tā spēja kaut kādas novilkt tās robežas ir tā, kas iedod to ekstra enerģiju vai to ekstra jaudu tam, lai tu varētu to biznesu vēl vairāk uzaudzēt. Yep. Kur tu ņem tās idejas, kā biznesu audzēt? Jo man liekas, ka tev tā kā viņas ir kā no pārpilnības raga vērojot tevi, kad ir vēl te un vēl te. Un tādā vispozitīvākajā nozīmē, ka tu neesi es domāju, tu varētu būt apstājusies pie kaut kādas tikai vienas produktu līnijas vai kā, bet tas, protams, nav par tevi. Tas, kad mēs sākām kopā ar vīru strādāt, tas man ir devis tādu drošību, jo es redzu, ka tagad ir 4 darba rokas. Jā. Un tas ir devis lielāku rocību. Un tad es skatos, ja mums iet forši, ja mums iet labi, mums ir budžets, mēs varam atkal kaut ko izdomāt jaunu. Un tas ir... Es tās idejas ņemu no naudas. Es redzu, ir brīvi līdzekļi, un tā kā tas nozīmē, mēs varam pievienot kaut kādu vēl produktu, kaut ko vēl vajag izdarīt, kaut ko, es redzu, te ir rūme. Jā, jo, ja iet slikti, tad tu nevari pievienot vēl vienu produktu, tev vienkārši nav līdzekļu, lai viņus pievienotu.
Bet vai tev ir bijušas tādas, pavisam tādas naudas krīzes, kā tu viņas saukt? Un labi, bija šī naudas krīze tavā personiskajā līmenī, bet pēc tavas šķiršanās, kur tu minēji, ka bija tā kā jāsaņem sev ritīgi rokās un jāpasaka tā, tagad tā kā iepriekš gāja vairs nebūs, tagad man ir izvēle iet meklēt ikmēneša apmaksāt darbu vai radīt savu biznesu, bet vai tajā periodā, kad tev ir savs biznes, vai tev ir bijusi kāda tāda naudas krīze, kas ir ar kaut kādu devusi impulsu? Man tagad tā kā pat nērti teikt. No. Nē, tas jau brīnišķīgi. Tas jau ir brīnišķīgi. Un atkal, man liekas, redzot un sajūtot tevi, man liekas, ka tā enerģija, kā tu pati teici, ir tā kā radīta un attīstīta, bet tas ir ļoti forši. Man liekas, mēs ar vīru tādā tandēmā esam, jo es esmu tāds radošais spēks, kurš ģenerē tās idejas un visu kaut ko izdomā, un viņš vienkārši atrod tam visam finansiālu pamatojumu. Man liekas, mums tik tāda rītīgi forša tāda savienība ir izveidojusies, un tas tāds, jā, tiešām nav. Es pirms tam par to nebiju tā domājusi. Tas ļoti labi. Varēs vīram aizraukt mājās un teikt, super kā. Es gribu vēlreiz atgriezties pie viena tā punkta, ko mēs esam iepriekšējās epizodēs arī runājušas, jo tu tiešām to stāstu par šķiršanos, tu pārvērti tādu krīzi ļoti brīnišķīgā iespējā un nākamajā dzīves kaut kādā stāstā. Bet, protams, ka tā šķiršanās, tā, ka viņa notiek, un tā notiek vairāk kā pusē no pāriem, tomēr, tas gan tā emocionālā, gan tā finanšu trauma tur ir diezgan liela. Man gribās tev pajautāt, par cik tu esi tam gājusi cauri, ja ir kāda sieviete, kas mums klausās, kur atrodas tajā procesā, kur domā par to procesu, vai tev ir kaut kāda ceļa maizīte. Droši vien tur nav vienas pareizās kaut kādas lielās atbildes, bet jebkurā gadījumā, kas ir tas, pozitīvais veids, kā par to domāt, lai tiktu pāri tam procesam? Tāda tā kā ceļa maizīte, man liekas, arī ir. Es pat ieteiktu vispār sievietēm, kuras pat ir tādās foršās attiecībās, domāt par to savu finansiālo stāvokli, domāt par saviem ienākumiem. Un, ja arī tev viss ir absolūti rožaini, jums ir fantastiskas attiecības, tev ir jāmāk pelnīt naudu, tev ir jābūt kaut kādai iespējai, kur tu vari to naudu pelnīt. Kaut vai mazu hobiju, kaut vai, ja tev ir iespēja, tu atrodi, kas tev interesē, lai ir tas hobijs, jo viņš jebkurā mirklī, ja tu būsi kaut kādā krīzē, viņš var pārvērsties par biznesu, viņš varbūt tavs glābējs. Un vienmēr, lai vai kas, kaut kādu drošībiņu, vajag kaut kur piezemēties, kaut kādu, tas ir nepieciešams, tas ir obligāti nepieciešams, jo lai vai cik rožaini tas liktos, cik tev fantastiskas attiecības, kaut kas kādreiz var notikt. Man liekas, ir vienmēr jāpadomā kaut kādi vairāki soļi uz priekšu. Paldies, ka tu padalies. Jā, jo es domāju, ka tie jautājumi, viņi ik pa laikam uzpeld, viņi parādās, un dāmas ir arī iepriekš dalījušās, un droši vien ļoti līdzīgi ir tā sajūta, gan tas, ka tu zini, kādas ir tās tavas kompetences, un ka tu spēj, varbūt nevienmēr var izveidot savu biznesu, bet iespējams arī tiešām iet kaut kur strādāt un darīt. Un, protams, tas drošības spilvens kā tāds foršs, labs garants tam, kad brīžos, kad nesaiet viss dzīvē tā, kā tas ir plānots, ka tu tomēr vari kaut kādus pieņemt savus lēmumus, izdarīt kaut kādas savas izvēles. Labi. Kas ir tas, kam tu, ātrais tad zibens jautājums, kas ir tas, kam tu labprāt tērē naudu, un tad tu neskaiti līdzi, un tu jau mazliet ieminējies, ka jums ir pāris lietas ar vīru, kas jums ir kopīgas tajās vērtībās, un uz ko tev varbūt ir tā kā ļoti viegli ietaupīt un vispār nepārtērēties? Man viegli nauda tērējas ceļojumiem. Tas ir easy. Vīrs pat nesaprot, kāds ir iespējams. Kā parasti viņš atrod Airbnb, viņš atrod šito, viss ir, un es māku ar viņu tā runāt, un beigās mēs esam upgradeojušies uz kaut kādu tur 3 reizes dārgākiem apartamentiem jūras krastā, un vēl kaut ko viņš pat nesaprot, kāds ir noticis. Un tas jau ir noticis vairākas reizes, un viņš tāds, kā tu ar mani runā, ka es to tā kā nopērku, jā. Tas ir tas, uz ko es ļoti viegli tērēju naudu. Es vispār, ja es esmu ceļojumā, tad es arī galīgi neko nefiksēju. Un kas ir tas, ko varbūt tu redzi, kur tev ir viegli nepārtērēt? Vai kur tev ir ļoti viegli tā kā, jo es domāju, ka tas ir forši mums visiem zināt savus tā kā lietas, kuru mēs gribam tērēt, kas mums ir vērtība, un vienlaikus arī zināt, tad ir kaut kādas jomas, kur es zinu, ka es varu arī netērēt, un tad man tā kā tas par to nesāp sirds.
tādas basic kaut kādas nepieciešamības. Vai... Es nezinu, Es pat nevaru iedomāties. Nosauc kaut kādu piemēru savējo. Es, piemēram, par sevi zinu to, ka man nav pārāk svarīgi tā kā ļoti upgradeot uz jaunāko savu auto. Nu, man, piemēram, auto ir ļoti tāds tā kā pārvietošanās. Man ir ļoti svarīgi, tā kā man ir svarīgi, lai viņš veic savu funkciju un tā, bet priekš manis tas nav tāda vērtība, ka es visu laiku gribētu, piemēram, jaunāko mašīnu. Un es zinu, ka es esmu gatava tā kā tur neiztērēt tik daudz, lai varbūt, priekš manis ir ļoti svarīgi, kur es dzīvoju, piemēram. Kāds izskatās manas mājas, tas priekš manis svarīgi. Kā tāds piemērs. Okay. Tad es laikam esmu sapratusi, kur es ietaupu. No? Mājas. Redz, cik labi. Jā, jo es sapratu, ka tu pateici, tev ir svarīgi mājas. Man it kā arī ir svarīgas mājas, bet es kaut kādā veidā esmu neapzināti tur ietaupījis. Mēs esam nopirkuši dzīvokli, kur mēs pamazām šad tad remontējam, bet pa lielam mums viss tur nav jaunākais. Un tas ir tas, kur mēs īstenībā abi divi ļoti maz tērējam ar vīru. Jo mums arī nav laika izdomāt, teiksim, ja tu gribi upgradeot dzīvokli, tad vajag, kas kur piestāvēs un kā tas viss kopā ies, un tad atkal ir jādomā, jātikai, tur jāprogrammē, tur jāliek viss kopā. Mums tam nav laika, un tad mēs esam kaut kādā veidā nedaudz nosečkojuši tā kā savu māju iekārtojumu. Šis ir superīgs piemērs, un es starp citu klausītājiem gribu šodien pateikt, kas man liekas ir ļoti forši, ka, tā kā Dana saka, ja viņai ir svarīgi ceļojumi, un ceļojumi ir tā sadaļa, kas ir jūsu tā vērtība kopīgā, jūs zināt, ka jūs tur gribat, un tad ir kaut kādas jomas, kur varbūt tad jūs zināt, ka jūs arī varat netērēt, un tas jums neiedos kaut kādu visu laiku baigot tādu stresu, kad, ak, Dievs, nav tur, es nezinu, tā mēbele sadizainēta tā vai savādāk. Man liekas, ka tā ir tā foršā realitātes apziņa, un to es aicinu arī jums, kad jūs domājat par saviem puķetiem, par saviem tēriņiem, saprast, ka droši vien tā kā salikt tur iekšā pilnīgi visu, gan, nezinu, jaunāko māju ar jaunāko virtuves iekārtu, visu jaunāko auto, visu ceļojumus, droši vien lielākai daļai no mums tas nav nevajadzīgs, ne ir iespējams, bet kaut kā viņus sagrupēt tajās jomās, kurus jūs zinat, jums ir tiešām svarīgas, un kuras varbūt ir tās, kur jūs varat teikt, hei, šobrīd nav ne laika, ne intereses, un sev arī īstenībā par to absolūti neko nepārmest. Labi, mēs jau esam pietuvojušās mūsu, kā lai saka, sarunas noslēgumam, un viens no mīļākajiem jautājumiem sarunas noslēgumā ir tas, ka podcasts saucās Vairāk naudas, un man gribās pajautāt tev, kas būtu tas tavs padoms vai tāda ceļa maizīt vai tās pārdomas, ka tu domā par sevi un savām attiecībām ar naudu, un ko tu varētu kādam ar citiem padalīties, kā domāt par to, tu domā, es gribu vairāk naudas, man gribās tādu pozitīvas attiecības ar naudu, tā kā tu teici, tavā gadījumā viņas ļoti vieglas, foršas. Kas būtu tas tavs pārdoms par to? Man gribētos cilvēkiem nodot tā kā iespēju uz naudu pastīties nedaudz savādāk, jo, manuprāt, nauda ir brīvība. Brīvība izpausties, brīvība ēst, darīt, ceļot, dzīvot un pārvietoties, kā vien tu vēlies. Un tas ir... Jā, tāda viss tagad aptrūkās. Jā, tas ir, jo principā tas brīvības elements tajā, ka nauda nevis tikai kā vienkārši nauda, tāpēc, ka nauda. Tā, man liekas, tas jau nevienam līdz galam tā nav. Mums visiem gribās kaut kādu, to atrast to jēgu. Jo daudziem tā nauda asociējas ar... Tāds padomi varbūt reizēm tā domāšana, ka liela nauda, tad ir atbildība, un liela nauda, tad tu arī mainies uz slikto pusi, un tad visdrīzākais tu esi to naudu sazadzies, vai vēl tur, visādi šādi dīvaini tādi pieņēmi, ka uztver to daudz vieglāk, jo tiešām tā nauda, tā ir brīvība. Jo tevi vairs neviens neierobežo, kaut vai tajās pašās attiecībās. Ja tev ir nauda, jums tur ir kopīgie budžeti, bet tev ir pašai sava nauda. Tu tur vari iet darīt skaistumkopšanas, tu vienkārši vari operēt ar savu naudu, kā vien tu vēlies, tev nevienam nav jāatskaitās. Un tā arī ir brīvība, kad tev, teiksim, tas otrs cilvēks nav. Tu esi brīva, tu neesi ierobežot, tu vari par sevi parūpēties. Paldies tev liels, un man liekas, ka tas ir brīnišķīgi īstenībā ceļamais, un es domāju, ka tas, kā tu savilki to kopā, kad nauda kā tāds rīks spēja izpausties, radīt foršas biznesa idejas, attīstīt kaut ko, par ko tev deg acis, vai arī piedzīvot to savu brīvību, man liekas, ka tas tiešām ir viens no jaudīgākiem vispār lietām, ko tā nauda mums var dot. Bet tā, kad tu atbildēji, man gribās vēl vienu piedot, bet vēl mazo papildu jautājumu.
Jo tas man lika aizdomāties, mēs arī ar dažām runātājiem esam par to runājuši, tādas bailes no lielākas naudas. Vai tu tās esi sajutusi savā kaut kādā biznesā, jo tas leciens labi viens ir no hobija tā kā uz biznesu, bet droši vien, ka tev arī tās iespējas ir arvien vairāk. Tev viņas kaut kur ik pa laikam parādās, ieslēdzās, vai tas ir... Nē, keep it coming! Nē, es nezinu, man ar naudu ir ļoti, ļoti jaukas tādas sirsnīgas, mīļas, kaislīgas attiecības. Cik forši. Paldies tev. Es domāju, ka arī uz tās pozitīvās nots par to, es domāju, ka es arī prielikšu mazo komatu. Man liekas, ka būs ļoti interesanti vērot, un es ar lielu prieku vēroju to, kā tu attīsti savu biznesu. Es gribu tev novēlēt, lai to viss tajā arī izdodās. Paldies liels par šo sarunu, un man liekas, ka tu saliki tik foršus punktiņus uz zītai sajūtai par to brīvību, ko nauda var iedot tai sajūtai par tādām foršām lietām, ko tu vari izdarīt, ja tev ir tā nauda. Un keep it coming, man liekas, ka brīnišķīgs noslēgums mūsu sarunai. Dan, liels paldies tev par šo sarunu. Paldies par klausīšanos. Tā.